Sveiki visiem! Es jūs visus atkal sveicu kārtējā Bros of DK sērijā. Es esmu Leslijs, un šodien es jums parādīšu ļoti īpašu vietu. Es joprojām esmu Džordžijas štatā, un vakar meklējot Google Maps, mēs atradām vienu no neticamākajām vietām, ko Amerikas Savienotās valstis var piedāvāt. Un es tikko runāju ar šī vietējā uzņēmuma īpašnieku, un viņš man pastāstīja visu stāstu par cilvēkiem, kas kādreiz tur dzīvoja. Tāpēc dosimies turp tūlīt un paskatīsimies, kas ir palicis pāri. Attālajā Džordžijas nostūrī atrodas noslēpumains un spocīgs īpašums, kas kādreiz piederēja kādam vecākam amerikānim vārdā Terijs. Šī zeme bija ideāla vieta medībām un ģimenes sajietiem. Kopā Terijs un viņa bērni izpētīja šo plašo 110 akru teritoriju, radot dārgas atmiņas. Tomēr, kad Terijs diemžēl gāja bojā autoavārijā 2019. gadā, viņa bērni nonāca juridiskā cīņā, nespējot vienoties par īpašumu nākotni. Rezultātā viņiem tika aizliegts iet, un šī vieta līdz pat šai dienai paliek pamesta. Tagad pār šo zemi valda smags klusums. Daba atgūst teritoriju, pārņemot to ar aizaugumu un trūdēšanu. Kādus noslēpumus slēp šīs aizmirstās sienas? Un kādus stāstus vēji čuks cauri šai pamestajai apkārtnei? Pievienojieties mums šajā ceļojumā, un kopā mēs atklāsim šīs aizmirstās vietas noslēpumus, iedziļināsimies tās pagātnē un atdzīvināsim tās aizmirstās atmiņas. Tātad visa zeme aiz šī īpašuma, tie 110 akri visos virzienos, piederēja Terijam, kurš ir aizgājis mūžībā, un bērniem, kas palikuši pēc viņa. Un viņi var izlemt, ko darīt un kā sadalīt šo vietu, īpašumu un apkārtējo zemi. Tas ir ļoti nožēlojami, jo, kā redzat, aiz manis šī ir milzīga saurupmāja, un šeit ir atstātas tik daudzas vērtīgas un skaistas atmiņas un priekšmeti, bet viss pamazām brūk kopā, kā redzat. Veģetācija aug visur, krāsa lobās nost, šīs skaistās kolonas sabrūk. Arī Eiropas Savienībā, ceļojot pa dažādām vietām, jūs redzētu šādas kolonnas, taču šeit tās ir izgatavotas no koka. Eiropā tās būtu izgatavotas no marmora vai akmens, un tas ir atšķirīgs būvniecības stils, bet man tas patiesībā ļoti patīk. Lielākā daļa māju, ar kurām esmu sastapies šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, šķiet ir būvētas no koka, un tas piešķir mājai ļoti pievilcīgu un skaistu izskatu. Tagad mēs ieiesim šajā mājā, un es jums parādīšu, kas tur ir palicis pāri. Šeit ir dažas šķūnīši, bet šis šķiet ir aizslēgts, un tur droši vien ir suņu būda. Un mums ir vēl viena suņu būda arī šeit īpašuma priekšā. Šī patiesībā ir no akmens. Diezgan interesanti. Ak, vēl viena lieta. Ja paskatās zem ēkas, var redzēt cauri visai ēkai. Tā nav pagraba, un tā ir uzbūvēta uz akmens balstiem. Labi. Iesim iekšā šajā mājā. Un paskatīsimies, kas tur ir atstāts. Atvērsim durvis un iziesim uz šīs vietas terases.
kur ģimene pēc garas medību dienas varēja kopā apsēsties, izbaudīt laiku, varbūt uzcept gaļu vai ko tam līdzīgu. Mēs nezinām. Jūs varat redzēt, ka dīvāns joprojām stāv šeit, arī gultas rāmis ir šeit galā. Un neuztraucieties. Brīdinājums aizsargāts ar apsardzes signalizāciju. Mums patiesībā ir atļauja ieiet šajā vietā. Mēs pajautājām vīrietim no vietējā uzņēmuma, par kuru es tikko runāju, vai mēs drīkstam ieiet šajā vietā. Šeit ārpusē ir arī leduskapis, kaut kāda dīvaina iemesla dēļ. Varbūt viņi tur varēja ielikt dažus alus, kad bija pabeiguši medības un viņiem bija lieliska diena, tad viņi varēja paņemt alu. Vai varbūt viņi tur glabāja gaļu no briežiem, kurus viņi nomedīja šī apvidus mežos. Šīs būs brīnišķīgās durvis, pa kurām mēs ieiesim šajā vietā, un ļaujiet man parādīt, kā tas izskatās. Ap durvīm jau visur ir zirnekļu tīkli. Ak, pirms es ieeju iekšā, darīsim kaut ko. Es gandrīz aizmirsu. Pirms ieiešanas šajā vietā es vienmēr uzvelku cimdus, lai aizsargātu vēsturiskos priekšmetus un citas lietas, kas tur atrodas. Es vēlos atstāt šo vietu tādu, kādu to atradu. Ja es kaut ko aiztieku vai izlieku apskatēji, es vienmēr to nolieku atpakaļ. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka tu izpēti pamestas vietas. Vienkārši jāizrāda cieņa pret tām, jo tās kādreiz piederēja kādam, un jā, šī cieņa ir jāizrāda. Labi, tagad mēs esam gatavi izpētīt šo skaisto vietu. Uzliksim mugursomu. Iesim. Ak, es tikko pamanīju kaut ko šeit uz lieveņa. Labi, tas ir diezgan interesanti. Šeit ir atstāts brieža raks, viena no pēdējām lietām, ko šeit atnākušie cilvēki nomedīja, un arī mednieka jaka. Vai jūs visi esat gatavi ieiet šajā brīnišķīgajā vietā? Ak, tas patiesībā ļoti aizraujoši. Paskatieties apkārt durvju ailē. Cilvēki šajā vietā nav bijuši jau ilgu laiku. Tīmekļi to jau ir pilnībā pārklājuši. Uzspiedīsim durvju rokturi, iesim iekšā. Wow, kāda mājīga virtuve. Es uzreiz jūtos kā mājās, kad ieeju šeit. Vienkārši brīnišķīgi skatīties. Labi, visi, iesim apkārt, ļaujiet man parādīt, kas vēl ir šeit. Viss vēl ir šeit. Un jā, šī agrāk bija medību māja, tāpēc cilvēki šeit nedzīvoja, bet viņi regulāri nāca šeit, lai pavadītu laiku un izklaidētos nedēļas nogalēs. Varbūt kopā ar visu ģimeni. Un šī būtu ļoti jauka vieta, kur atrasties. Šeit bija daudz kopā būšanas, daudz sarunu. Cilvēki šeit lieliski pavadīja laiku. Sāksim šeit. Kā redzat, kad atver skapīšus, viss joprojām ir iekšā. Gan viņu pārtika, gan tīrīšanas līdzekļi, arī šeit esošās raibās pupiņas. Apskatīsim datumu, kas šeit ir uzrakstīts, un mums ir gads 0621. 20, tātad tas ir tas derīgs līdz 2020. gadam, un tas varētu būt ļoti ticami. Pupiņas saglabājas labas apmēram gadu. Tātad, tad stāsts ir par to, vai ne? Viņiem vairs nav atļauts šeit ienākt. Un tas ir ļoti nožēlojami, jo šeit ir palikušas dažas piemiņas lietas, kuras viņi visticamāk būtu paņēmuši līdzi uz savu māju, ja viņiem būtu bijusi tāda iespēja, bet viņiem vairs nav atļauts šeit ienākt. Dvieļi joprojām ir uz izlietnes, viss vēl ir šeit. Es pieņemu, ja es to atvēršu. Nē, ūdens vairs netek. Ak, tagad es kaut ko dzirdu. Ūdens patiesībā vēl tek. Wow, tas ir traki, tas ir pilnīgi traki. Tas nav pamests tik ilgi. Tātad viņi nekad to nav atslēguši. Labi, kafijas automāti, krūzes, no kurām viņi dzēra. Paskatīsimies, cikos pulkstenis ir apstājies bez 15:11. Pulkstenis šajā vietā ir apstājies uz visiem laikiem. Ļoti viesmīlīga zīme, tur lejā briedis, kas lec pāri žogam mežā. Viņi pat aizgāja uz veikalu nopirkt lielu ūdens paku, bet viņiem nekad nebija iespējas to izmantot. Ļoti nožēlojami. Atstātu visu aiz muguras. Katle un pannas joprojām skapīšos. Paskaties uz šo.
viss joprojām ir tā, kā bija dienā, kad viņi ieradās šeit. Plīts un vispārējais. Bet kas ir diezgan dīvaini, kad es pirmo reizi ienācu šeit, es to pamanīju. Viņi uzlika slēdzeni uz elektrības skapja, lai neviens to neaiztiktu. Pat ne cilvēki, kas šeit ienāk ar sliktām iecerēm. Un, kad es tikko gāju šeit iekšā, boileris ieslēdzās, un tas mani patiešām ļoti sabaidīja. Un, kad es mēģināju ieslēgt gaismas šajā vietā, tās vairs nedarbojas. Tā kā tas droši vien ir saistīts ar to elektrības skapi tur, un viņi vienkārši to izslēdza. Es to neslēgšu iekšā, es atstāšu visu tā kā ir. Šeit mums ir ēdamgalds, pie kura cilvēki sanāca kopā, baudīja gardu maltīti, runāja par dažādām lietām, droši vien visvairāk par medībām. Pie sienas arī ir dažas jaukas bildes, daži kaķēni, meitene, kas pieradina zosis. Un šis patiesībā ir ļoti sens antīks priekšmets, kas mums šeit ir. To sauc par mazgāšanās galdu. Es to uzmanīgi nolikšu malā, vēlāk es to nolikšu atpakaļ. Bet kā redzat, šeit mums ir šis spogulis, un šis agrāk bija mazgāšanās galds, kā jūs varējāt redzēt. Un jums ir šī pods tur apakšā, un jūs to varējāt piepildīt ar ūdeni. Un agrāk, kad cilvēkiem nebija izlietņu un tekoša ūdens, viņi izmantoja šo, lai nomazgātu seju pirms gulētiešanas vakarā vai no rīta. Manuprāt, ļoti interesants mēbeļu gabals. Mazas skapītes sānos, dažas krēsli tur, vēl dažas lietas, bet nekas īpaši interesants. Jāsaka, man tiešām ļoti patīk dekorācijas, ko viņi ir izvietojuši visā mājā. Tur augšā mēs varam redzēt dažus porcelāna ziloņus uz šī skapīša, un lejā mums ir visi šie mākslīgie ziedi, kas karājās sānos. Tas patiešām ir tāpēc, ka šis ir medību namiņš, un cilvēki šeit nenāca bieži, šeit ieradās varbūt tikai reizi 2 nedēļās. Un, protams, īstie ziedi neizdzīvotu, tāpēc mēs tur redzējām pupas, ūdeni, visu, kas var saglabāties ilgu laiku. Jo jā, viņi šeit nenāca bieži, un kad viņi atnāca, viņi gribēja, lai šī vieta būtu ļoti mājīga un lai uzreiz justos kā mājās. Skaista griešanas dēlītis ar dažiem augļiem, jauks artefakts, ko piekārt pie sienas. Jūs varat redzēt, ka šajās vietās vienmēr ir redzama arī koka apdare. Un šī ir nākamā telpa šajā vietā. Iesim iekšā. Kāda brīnišķīga istaba. Pirmais, ko šeit pamanu, ir tas, ka griesti ir ļoti augsti. Droši vien ap 4 metriem, jeb aptuveni 12 pēdas. 12. Jā, man ir taisnība. Tas ir traki. Šī ir atpūtas zona, kur cilvēki vakarā vai naktī pēc garas medību dienas sanāca kopā un pie kamīna stāstīja savus stāstus. Hei, Terejs, kādus dzīvniekus tu šodien redzēji mežā? Es nošāvu briezi, un šādas sarunas šeit notika. Bet varbūt arī kāda televīzijas skatīšanās. Mēs varam redzēt, ka televizors joprojām ir šeit, un šis ir ļoti unikāls, jo tam vēl joprojām ir pievienots antenas. Es atceros no tiem laikiem, kad bija pavisam mazs, mani vecāki. Viņiem pie televizora bija pievienotas antenas un arī alumīnija folija virsū, lai iespējams uztvertu labāku signālu. Diezgan traki. Paskatīsimies, vai šajos atviltnēs vēl kaut kas ir palicis. Āk, šī pilnībā izjūka, bet šobrīd tā ir tukša. Kā redzat, uz sienas ir mākslīgais efejas augs, un visā šajā mājā viņi ir izvietojuši dekorācijas. Noteikti arī Romas katoļi, kā redzat, šeit uz sienas ir izlikti daži reliģiski artefakti. Un augļi tur aizmugurē joprojām ir svaigi, jo brīnišķīga glezna. Šis nav kāds auduma gabals, to ir gleznojis kāds cilvēks. Jūs pat varat redzēt parakstu šeit sānos. Man ļoti patīk šī atpūtas zona. Iekārtojums ir diezgan jauks, cik redzu. Un šīs dīvāni šeit, Amerikas Savienotajās valstīs, man tie ļoti patīk, jo katru reizi, kad apsēdies dīvānā šeit Amerikā, tu pilnībā iegrimsti tajā un esi gatavs nosnausties. Patiesībā man tas ļoti patīk.
Un tam blakus šie lampas, 2 identiskas lampas, un uz tām ir dažas senlaicīgas lietas. Jūs varat redzēt Ford Model T attēlot šeit uz lampas. Cilvēki darbā. Uz šīs lampas ir attēlotas visas senlaicīgas rūpnīcas un uzņēmumi. Šeit lejā ir vēl vairāk mākslīgo ziedu, lai šai vietai piešķirtu ļoti mājīgu sajūtu. Un tad galds. Ak, vai šī ir puzle? Wow, šī ir ļoti jauka puzle ar šķūni kaut kur Amerikas Savienotajās valstīs. Šis noteikti nav šeit novadā, Džordžijas štatā, aiz tā ir daudz kalnu. Un viņi patiesībā nekad nepabeidza šo puzli. Viņi salika dažas detaļas kopā, bet, diemžēl, tā arī to nepabeidza. Labi, liksim šo skaistumu atpakaļ. Šeit mums ir dažas brošūras par medību sezonu noteikumiem. Burvīgi. Ak, man ļoti patīk šī istaba. Diezgan unikāla telpa. Labi, tagad pāriesim pie nākamās. Un šī patiesībā izskatās pēc guļamistabas. Šeit ir 3 gultas. Dažos brīžos šajā vietā varēja gulēt varbūt 10 līdz 20 cilvēki. Šeit var redzēt 2 guļamo gultu, tur 2 vienvietīgās gultas, varbūt bērniem. Šeit dzīvoja arī vairākas ģimenes, jo Terijam bija vairāki bērni, un šiem bērniem iespējams arī bija bērni, un viņi noteikti nāca līdzi. Bet te pa kreisi no mums ir ļoti īpašs artefakts. Pie sienas karājas brieža galva. Patiesībā tas ir pirmais šāda veida eksemplārs, ko es redzu Amerikas Savienotajās valstīs. Lai gan briežu galvas ir diezgan izplatītas. Jā, cilvēki šeit daudz medī, un droši vien daudziem mājās pie sienas karājas briežu galvas. Šī ir pirmā, ko esmu redzējis pamestā vietā. Brīnišķīga brieža galva, ļoti liels dzīvnieks, agrāk tas bija ļoti iespaidīgs. Wow! Ļauj man tev šo parādīt sīkāk. Un zemāk mēs redzam vēl dažus priekšmetus. Eņģeļa statuju, kas tur arfu un spēlē. Wow! Šajā telpā ir arī kamīns. Es domāju, vai viņi kādreiz to izmantoja? Jā, viņi noteikti to iekūra, var redzēt dūmpēdas, un šeit joprojām ir palikuši pēdējā uguns atlikumi. Bet viņi tur ielika šo jauko dekorāciju, lai piešķirtu tam šarmu, bet es to neiekūru. Un arī eļas sildītājs šeit sānos. Šeit jums ir šis televizors, atkal filco, ar tam pievienotu antenu. Es vairs nevaru iedomāties izmantot tādu televizoru. Man patiesībā jāatzīst, ka es jau gadiem neesmu skatījies televizoru. Tā ir lieta, ko es vairs nedaru. Vienīgais, ko es daru, ir skatos YouTube'ā. Labi, mums te ir dažas atvilknes, paskatīsimies, vai tur vēl kaut kas ir palicis. Un šajās ir pāris jakas, daži bukleti. Apakšējā ir dažas segas, nekas īsti interesants. Vēl segas, es neiešu cauri visām, bet jūs saprotat domu. Arī medību cepures. Old Crutch Melody Surplus. Ken Wilson Ford. Gultas joprojām saklātas. Ļoti iespaidīgi to redzēt. Wow. Tāds mums bija sniegota diena. Lauks šeit, varbūt arī šī ir Džordžija. Šī noteikti nav māja, kurā mēs šodien atrodamies, bet bilde izskatās ļoti jauka. Vairāk medību cepuru šeit lejā, un tad mums ir šī atviltne sānos. Paskatīsimies vēl dažās no šīm atviltnēm, lai redzētu, vai mums ir kādas medību jakas. Noteikti viss, kas šeit tiek glabāts, ir saistīts ar medībām, vai kaut ko, kas ar tām saistīts. Nekas, kas mums būtu interesants. Labi, sagatavojieties visi, jo tagad mēs ieiesim visiespaidīgākajā telpā visā šajā medību namiņā.
Laipni lūdzam koridorā. Paskatieties uz šo. Uz šīs vietas sienām ir vairākas briežu galvas. Šeit cilvēki ienāca namiņā, kur viņi ieguva šo milzīgo iespaidu. Šeit pa labi mums priekšā ir brieža galva, mums ir 4, un ieejot šajā vietā, jūs nonākat vidū un sajūtat to medību atmosfēru. Es biju pārsteigts, kad pirmo reizi ieraudzīju šo gaiteni, un es patiešām vēlējos filmēt un dokumentēt šo pamesto ēku. Šīs ir šīs vietas priekšdurvis, kā redzat, jūs varat pārskatīt laukus priekšā ar kolonnām, priekšējo lieveni, kuru es jums vēlāk parādīšu video. Un tad jūs varat pagriezties apkārt, jūs varat iziet cauri šim gaitenim un to apbrīnot. Arī šeit viņi pie sienas ir uzlikuši skaistus ziedus. Zemāk ir dažas soliņi, polsterēti soliņi. Abās tā pusēs tas patiesībā ir polsterēts soliņš, un atmosfēra, ko izjūtu šajā telpā, ir iespaidīga. Šīs ir dažas izmaiņas. Labi, šie ir daži. Mani visvairāk baidītie un bīstamie augi. Kad es izpētu, katru reizi, kad tu izpēti pamestu vietu, tu sastopies ar šo augu, un tas tevi sadzeļ, kad mēģini pietuvoties vietai. Zemāk mums ir tas, kas atrodas šajā kastē. Neticami, tas ir briedis. Tas ir mākslīgs briedis patiesībā. To var pilnībā salikt no plasmasas. Un iespējams tas ir domāts, lai pievilinātu citus briežus, lai tu varētu tos nošaut. Neticami. Tas joprojām ir iepakots plasmasā, tāpēc es to neņemšu ārā no kastes. Bet kāds iespaidīgs priekšmets, es patiesībā nekad iepriekš neko tādu neesmu redzējis. Labi, mēs pat varam redzēt medniekus turpat, un viņiem ir brieža māneklis, un tad viņi var šaut, kad īstie brieži pienāk klāt un ir ieinteresēti apskatīt, kas tas ir. Lutērnijas stolbi šeit sānos. Viņiem gaitenī bija arī sols, kur varēja apsēsties, droši vien arī sagaidīt viesus, ielaist viņus iekšā un piedāvāt dzērienu. Skaists plakāts pie sienas. Tad mums šeit ir vairāk lieli brieži, kas karājās pie sienas. Pat labāk ir briežu medību sezona, tāpēc mums jābūt uzmanīgiem, kad dodamies mežā. Jo šeit daudzi cilvēki šauj un daudzi medī, un viņi var sajaukt tevi ar dzīvnieku un nošaut. Persona, ar kuru mēs runājām un kas uzrauga šo vietu. Viņš arī mums teica būt ļoti uzmanīgiem, jo katru gadu daudzi cilvēki tiek sašauti no medniekiem, kuri sajauc viņus ar dzīvniekiem un vienkārši ir neuzmanīgi. Tur augšā mums ir vēl viens ļoti augstu. Iespaidīgi izskatās, skatoties pāri šai gaitenim. Un tad mums ir vēl viens, kas skatās tieši sejā, no kreisās puses. Cik skaists dzīvnieks. Es pats nekad nevarētu nošaut kādu no šiem dzīvniekiem. Bet, ja tas tiek darīts ilgtspējīgi, es tam varu piekrist. Un tas ir labāk nekā pirkt gaļu veikalā, ja tu apēdi katru dzīvnieka daļu. Šīs ir aizmugurējās durvis, pa kurām mēs neiegājām. Bet šeit mums ir ļoti vecs putekļu sūcējs. Dirt Devil, Backless Power. Eiropā mums nav tāda veida putekļu sūcēji. Šeit lejā ir vēl daži artefakti. Es šo sauktu par Bambi tur lejā. Skaists galds malā. Un arī daudz sildītāji ir izvietoti pa visu šo vietu. Labi, ejam. Ak, mans Dievs. Šis patiesībā ir tas briedis, par kuru es tikko runāju. Briedis Kabalos. Viņi to izņēma no kastes, droši vien aizveda uz lauku, lai medītu. Ak, Dievs. Traki, ko tādu redzēt. Wow. Fascinējoši. Es visu to likšu atpakaļ. Šis ir brieža ķermenis. Tad mums šeit ir ragi. Vai tas vēl joprojām tur ietilpst? Labi, visu vēlāk salikšu atpakaļ. Iesim tālāk. Jo tagad mums ir vēl viena guļamistaba, ko apskatīt.
Un, kā jau teicu, daudzi cilvēki atnāca ciemos. Pati ģimene, Terijs, viņa ģimene, bērnu bērni. Un viņi visi gulēja šajās vietās. Droši vien 2 cilvēki gulēja šajā gultā, vēl 2 šajā, un tad 4 bērni kaut kur šeit apkārt. Tātad mēs jau varam sākt skaitīt vairāk. Tātad mums jau bija 4, 5, 6, 7, un tad mums ir 9. Un tad mums ir 11, un saskaitot šo guļamistabu, šajā vietā jau gulēja 13 cilvēki. Lustra virs mums ir piestiprināta pie ļoti augstajiem griestiem. Wow! Man patīk, ka visas gultas joprojām ir saklātas. Ka viss joprojām ir atstāts tā, kā tas bija, kad viņš šeit ieradās un medīja. Pie sienas mums ir vēl viena ļoti iespaidīga brieža galva. Būtu ļoti jauki, ja katrai Terija bērnu ģimenei būtu sava istaba, un viņi tajā pie sienas izvietotu savu iespaidīgāko dzīvnieku. Cik forši tas būtu bijis. Varbūt tā arī ir, jo mēs jau redzējām brieža galvu šajā guļamistabā un arī otrā guļamistabā. Mums ir jāapskata vēl viena guļamistaba un paskatīsimies, kāda brieža galva tur ir. Brīnišķīgs pulkstenis stāv šeit uz kamīna. Šo kamīnu vairs nevarētu iekurināt. Tas pilnībā aizlidzinātu blakus esošo gultu. Paskatīsimies, kādi vēl priekšmeti mums šeit ir. Dažas ļoti lielas lukturīši. Droši vien, lai dotos mežā un paskatītos, vai tur ir kas interesants, vai arī, lai meklētu dzīvnieku, kuru tikko nošāva. Atvērsim vēl dažas atvilknes. Šeit īsti nekas interesants nav. Labi. Skaista guļamistaba. Ejam tālāk uz nākamo. Te mēs ieejam mazā koridorā. Iesim caur šeieni. Pa labi no mums redzam vanas istabu, kas paredzēta visiem, kas atrastos šajā vietā. Tātad, ja šajā vietā būtu 20 cilvēki, viņi visi izmantotu šo vanas istabu un šo vienu tualeti. Traki! Skaists attēls uz sienas šeit. Paskatīsimies, vai dušas ūdens vēl tek. Tagad man tiešām gribas visu pārbaudīt. Varbūt tualeti vēl var nolaist. Jā, šo tualeti it kā vēl var nolaist, bet ne pārāk labi. Skaisti aizkari šeit apkārt. Arī pēdējie mazgāšanās lupatiņas arī ir palikušas te. Labi. Mums te priekšā ir tāda kā durvju aile. Atvērsim šo skaistuli un paskatīsimies. Ak, tur iekšā karājas mētelis. Wow, apakšā ir enerģijas kodols. Un pa labi no mums šeit ir pēdējā guļamistaba. Un man šķiet, ka šī ir patiesi visburvīgākā vieta, visburvīgākā guļamistaba visā šajā mājā. Kā redzat, mūsu apkārt ir rozā sienas. Ļoti forši to redzēt. Un atkal, ja apstājamies pie 13, tad sanāk 15, 17, pat 19 cilvēki, kas gulēja šajā medību namiņā. Toreiz tas būtu bijis ļoti, ļoti pārpildīts. Mēs varam redzēt zināmu nolietojumu tur augšā uz sienām. Nedaudz pelējumu ap stūri, bet nedaudz. Šo vietu noteikti varētu atjaunot un atdzīvināt, kad viņi izdomās, kā sadalīt visu, kas šeit atrodas. Un šeit, diemžēl, mums nav brieža galvas, kas karātos pie sienas. Tātad vai nu šī ģimenes puse nav nomedījusi briezi, vai arī jā, tas vienkārši karājās gaitenī, vai kaut kas tam līdzīgs. Mans stāsts nav pareizs. Izliktā privāta īpašuma zīme, tātad viņi visticamāk būtu šo izlikuši kaut kur, kur viņi medīja. Šeit būtu norādīts viņu vārds un adrese. Atkal liela lampa priekšā, un mums ir vēl viens skaists priekšmets. Skaists ziedu vainags. Patiesībā neesmu pārliecināts, kā to sauc angliski. Es to sauktu par vainagu ar ziediem, bet neesmu pārliecināts, kā jūs to sauktu angliski. Tāpēc atstājiet to komentāru sadaļā. Arī mums priekšā ir jauks kamīns.
Pat kurpes, ar kurām viņi gāja uz lauka, joprojām ir šeit. Spogulis, apakšā atviltnes. Wow, kāda vieta visi. Kāda vieta. Ak, man jums arī jāparāda šis pulkstenis. Tas izskatās. Skaists ērglis pašā augšā. Tātad pēc tam, kad esmu pilnībā dokumentējis iekšpusi, tagad parādīšu, kā izskatās šīs vietas ārpuse. Tātad ejam. Un patiesībā mēs varam iziet caur priekšējām durvīm šeit uz priekšējo lieveni. Tu vari atvērt šīs durvis. Arī šīs durvis atverās. Ej, Pavels to aiz mums ciet. Un tagad mēs esam šīs vietas priekšējā lievenī, kā redzat. Šeit cilvēki varēja sēdēt ārā, izbaudīt laiku. Kā redzat, saule lēnām riet laukos. Viņi varēja pārredzēt apkārtni. Viņu medību paviljons, kā varētu teikt. Šeit jūs varat redzēt, ka šie stabi te arī atkārtojas. Šāda veida Eiropas dizains šīs ēkas iekšpusē. Man tas ļoti patīk, jāsaka. Koka stabi. Nekad iepriekš neesmu to redzējis, bet wow. Kāds unikāls darbs. Visur ir augi. Šo vietu pārņem daba. Arī šeit var redzēt, loks jau ir saplīsis. Viņi mēģināja to salabot ar mēto līmlenti. Tikai pēc dažiem gadiem pamestības. Lecam lejā un apskatīsim šo vietu no priekšpuses. No ceļa skatoties, jūs teiktu, ka tā ir kaut kāda lauku māja, kas nedaudz atgādina muižu. Tā ir vienkārši brīnišķīga ēka, kas mums šeit ir. Wow! Kāds skaistums, īpaši tagad, kad uz tās spīd saule. Tas oranžais mirdzums, kas tur ir. Bet mēs esam tieši blakus ļoti noslogotam ceļam, garām brauc daudz automašīnu. Tāpēc visticamāk jūs to dzirdēsiet video. Ļaujiet man apsēsties uz brīdi, jo es vēlos jums visiem pateikties par šīs nedēļas video skatīšanos. Kāda lieliska medību māja un kāda lieliska vieta Amerikas Savienotajām valstīm. Es tiešām esmu priecīgs, ka mēs šo atradām. Es vēlos pateikties Terijam, es vēlos pateikties viņa ģimenei un ceru, ka viņi atradīs šīs ēkas pielietojumu, atrisinās savas problēmas un spēs atdzīvināt šo skaisto vietu, kas mums šeit aiz muguras. Ja jums patika šī brīnišķīgā izpēte, lūdzu neaizmirstiet abonēt kanālu, ja šeit esat pirmo reizi. Nospiediet patīk šim video un uzrakstiet man jauku komentāru, ko domājat par šo vietu. Aprakstā ir arī saite uz Patreon, tur jūs varat atbalstīt kanālu un palīdzēt mums doties apkārt pasaulē. Un ar to visu pateikto es vēlos jums ļoti, ļoti pateikties par šīs nedēļas video skatīšanos un tiksimies nākamajā video. Uz redzēšanos, es jūs ļoti mīlu.